Welcome back to another Laipni lūdzam mūsu otrajā nodarbībā. All right, so we'll start with our prayers. Sāksim ar lūkšanu. Put that on the screen, our prayer, and then we'll chant the Dziedāsim dziesmu par godu vasaras svētkiem. as we always do at the beginning of these lessons. In the name of the Dieva Father, Tēva and the Son, un Dēla un and the Holy Svētā gara Spirit. vārdā āmen. Illumina our hearts, Apgaismo O Master, mūsu who lovest sirdis mankind, mācītāji, that kas provided mīli divine cilvēci knowledge, ar open the savu eyes of dievišķo minds, zināšanu, understanding tīro the gospel gaismu teachings. un atver mūsu prāta acis evaņģēlija mācības izpratnē, ieaudzini mūsos bailes no taviem svētīgajiem baušļiem, lai mīdot visas miesīgās tieksmes mēs varētu garīgi dzīvot, gan domājot, gan darot to, kas tev patīk, jo tu esi mūsu un mūsu dvēseļu apgaismotājs. Kristus, mūsu Dievs, un tev mēs piešķiram slavu un tavam visvētam, labam un dzīvību dodošam garam, tagad un mūžīgi mūžos. Āmen! Svētīgs esi tu, Kristus, mūsu Dievs, kas atklājas zvejniekus kā visgudrākos, sūtot pār viņiem svēto garu. Caur viņiem tu ievilki pasauli savā tīklā. Ak, cilvēku mīļotāji, slava tev! Την οικουμένη σαν γυναίσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι. All right. So, let's take a Tātad look otrajā at our nodarbībā mēs aplūkosim baznīcas vienotību un kristību noslēpumu. Lesson 2 on the unity of the church and the mystery of baptism. So Tik much daudz ir noticis baznīcas vēsturē saistībā ar šiem diviem jautājumiem. Tie ir ļoti svarīgi draudzes dzīvē. so important to the life of the church. Visos ekumeniskajos koncilos tika precīzi noteiktas robežas. Viņi noteica ticības robežas, bet praksē arī iesvētīšanas robežas un 3 noslēpumus, kas ir nedalāmi - kristība, krismācija un komunija. Iniciācijas noslēpumi. Mēs īpaši aplūkosim kristību noslēpumu, bet vienmēr atcerēsimies, ka runājot par kristībām, mēs nedalāmi runājam arī par krismācijas un komunijas noslēpumiem, kas notika pareizticīgajā baznīcā un senajā baznīcā. Pirmā tūkstošgadas pirmajā pusē, sākotnēji rietumos un tad austrumos, šo noslēpumu vienotību kā iniciācijas noslēpumu. Diemžēl tas pazuda. Sāksim aplūkot patristiskos lieciniekus. Pirmie 2 gadsimti galvenokārt izceļ svēto Ignāciju no Antiohijas. Viņš ir nozīmīgs Aleksandrijas cilts un seno koncilu elements, kā arī sava veida pārskats par galvenajiem uzskatiem, kas patriskajā vienprātībā tajos laikos bija norma. The patristic consensus, the norm in those days. Start off with a quote Sāksim by ar Jaroslava Pelikāna citātu. Viņš ir viens no izcilākajiem akadēmiskajiem teologiem pēdējo 50 gadu laikā baznīcas vēstures un praktiskās mācības ziņā. Sniedzis mums daudz materiālus savās grāmatās, savos lieliskajos sējumos. Šī ir pirmā katoļu tradīcijas parādīšanās. Tātad viņš saka, ķecerība un šķelšanās bija cieti saistīts, jo abas pārkāpa baznīcas vienotību. Interesanti, ka visās 7 svētā Ignācijas vēstulēs baznīca tika skaidri nosaukta par svētu tikai vienreiz, kamēr baznīcas vienotība bīskapā bija viena no visu vēstuļu svarīgākajām rūpēm. Tik ļoti, ka šķiet pareizi secināt, ka apostiliskajiem tēviem vissvarīgākais baznīcas aspekts ir tās vienotība. Tātad svētais Ignācijs savās vēstulēs atkal un atkal atgriežas pie jautājuma par vienotību. Jo tieši bez šīs vienotības, bez šīs robežas, bez šīs kopības nav pestīšanas. Tas viss ir par glābšanu. Tā ir socioloģija, kas skaidri izpaužas eklezioloģijā un baznīcas dzīves izpratnē. Svētais Ignācijs ir spēcīgs personāžs, kurš noteica toni, un pēc mūsu vēsturnieku domām tas nemainījās. Kā jūs to redzēsiet tēva tekstos.
Pirmajos 4 gadsimtos tas bija pastāvīgs bez jebkādām atšķirībām robežu un noslēpumu uztverē. Tātad svētais Ignācijs, rakstot vēstuli Filadelfiešiem, pauž agrās baznīcas vispārējo nostāju pret Madisona mantojumu. Kā gaismas un patiesības bērni, bēg no maldības un ļaunām mācībām, bet kur gans, tur jūs sekojat kā avis. Pats par sevi saprotams, gans ir pareizticīgs bīskaps, nevis ķecerīgs bīskaps. Diemžēl tas šodien ir jāsaka. Mūsdienās cilvēki kļūst diezgan neizlēmīgi savā pieejā paklausībai. Ja apskatām baznīcas vēsturi, jūs redzēsiet, ka bija daudz ķecerīgu bīskapu, un tāpēc acīm redzami radīsies jautājumi, ko darīt, ja nākas saskarties ar ķecerīgi domājušu bīskapu vai priesteri. Tu vari neklausīties, bet tas radīs daudz citus jautājumus. Kā tu to zini, kā tu izšķiri, un uz kāda pamata tu vari būt nepaklausīgs. Bet nav šaubu, ka paklausībai ir jābalstās uz pareizticību. Šoreiz mēs tajā neiedziļināsimies. Pareizticība ir viens no Euharistijas un baznīcas vienotības priekšnoteikumiem. Šīm lietām ir jābūt, lai mēs saglabātu paklausības hierarhiju. Šī svētā rakstos, lai gan tas netiek apgalvots, tas ir pieņemts, un praktiskajos tekstos ir pieņemtas daudzas lietas. Mēs vienkārši nevaram zināt, kā mums ir jāuzdod šie jautājumi un jādefinē šie termini attiecībā uz pareizticīgi domājošiem bīskapiem baznīcā. Viņš turpina, ja kāds seko tam, kas draudzē taisa šķelšanos, tas Dievu valstību neiemantos. Ja kāds staigā pēc dīvaina viedokļa, tas nepiekrīt Kristus ciešanām. Dīvains viedoklis nozīmē ķecerīgo mācību un šķelšanos, kas tiek radīta. Acīm redzami, tā ir atkāpe no pareizticīgās ticības, kas arī šeit tiek pieņemta. Iespējams, ka šķelšanās var notikt tādu iemeslu dēļ, kas nav tieši dogmatiski. Bet pati šķelšanās ir novirzīšanās no baznīcas būtības un dogmas. Svētais Hieronīms teica, ka katra šķelšanās galu galā novedīs pie ķecerības, jo jau no paša sākuma jums ir ķecerīga vai sveši domājoša nostāja. Ne pareizticīgais gars, kas tiek īstenots un radīts, šķelšanās jebkura iemesla dēļ. Aiz katras ķecerības un šķelšanās vienmēr slēpjas kaislības un lepnums. Un visbeidzot viņš saka, šajā vienotībā, ko pierāda kopība pareizticīgo bīskapu, ir kungs. Ārpus šīs vienotības Dievs nedzīvo. Tie bija daži fragmenti no svētā Ignācija. Mēs nonākam pie Aleksandrijas skolas, Klementa un viņu mācekļu izcelsmes, kuriem bija milzīga loma, neskatoties uz to, ka diemžēl Klementam bija zināmas izcelsmes problēmas. Viņš tika nosodīts par savām ķecerīgajām mācībām, tomēr viņa bija izcili ticības skolotāja Aleksandrijā. Daudz tēvu nāca un mācījās no viņiem, un tas mums ir jāatceras, jo mēs atskatāmies pagātnē un tādu cilvēku vēsturē kā Origens vai Tertulians. Bija laiks, kad viņi bija pareizticīgi, un viņu mācības bija ārkārtīgi ietekmīgas. Tad mums ir saprātīgi jāpārliecinās, ka ne visi, kas sēdēja pie viņu kājām, bija ķeceri. Daudzi lielie baznīcas tēvi mācījās no viņiem, un bija daudz ko mācīties, kā piemēram svētais Gregorijs Taumaturgus, kurš no paša sākuma bija māceklis. Arī viņš nepieņēma sākotnējās kļūdas. Tātad mums tas jāpatur prātā, aplūkot šo izcelsmi. Origin here, got a typo, should be EN at the end. Paskatīsimies uz laiku, kad svētais Leonas Irenejs uzplauka, kad slavenais Aleksandrijas katehētiskās skolas vadītājs Klements ap 190. gadu mūsu ērā uzrakstīja savu darbu Stromata, kurā viņš arī pieminēja, ka ķecerīgās kristības ir tad, kad nav pareiza un īsta ūdens. Un ir vēl vairāki brīnišķīgi klipi no svētā Klementa, kuri ir ļoti svarīgi, lai pilnveidotu pareizticīgo izpratni par kristību.
Sākotnēji Klements slavenais māceklis un pēctecis, katehētiskās skolas vadītājs, ir vienisprāts ar savu skolotāju mācībām un aicina visus, kas vēlas tik glābti, nākt uz pestīšanas namu, baznīca, ārpus kuras neviens nav glābts. Daudz cilvēku saka, ka tas ir svētā Kipriāna teiciens. Šeit mēs redzam, ka patiesībā tam ir daudz senāka izcelsme, un daudzi agrīnie baznīcas tēvi rīkojās saskaņā ar šo teikto. Tas ir tieši tā, kā Frolovskis teiktu, ka baznīca ir Kristus miesa un caur baznīcu pasaulē nāk pestīšana, un baznīcā cilvēks tiek attīrīts un apgaismots. Tātad tas nav tik radikāls paziņojums. Daudz cilvēku domā, ka tā ir. Tā nav. Ja kāds no tā aiziet, viņš ir vainīgs savā nāvē. Tātad tie ir ne tikai daži viedokļi, tie ir uzskati, par kuriem vienisprāts ir agrīnās baznīcas tēvi. Par to nav šaubu. Turpināsim un aplūkosim Tertuliānu, kurš tiek saukts par svētā Kipriāna kungu. Viņš viņu lasīja katru dienu. Viņš daudziem bija skolotājs Ziemeļāfrikā, tostarp svētajam Kipriānam, kad viņš bērnībā tur atpūtās un tika daudz cienīts. Viņš uzrakstīja darbu ar nosaukumu The Baptismo, un tas ir vienīgais traktāts, kas pastāv no šī perioda. Teksts izteica nevis viena cilvēka jaunās idejas, bet gan to, kas bija kristīgās senatnes baznīcas doktrīna, baznīcas kopīpašums ilgi pirms Tertuliāna. Tātad kā baznīcas tēvi, kādus mēs viņus pazīstam, un kā baznīcas ir mācījusi paaudzēm un gadsimtiem, viņu atslēga ir tāda, ka viņi nodod to, kas viņiem tika nodots no svētajiem apustuļiem. Tas nav radikāls apgalvojums. Baznīcas tēvi nav radoši novatoriski teologi. Viņi apzināti nodod tālāk to, kas viņam tika nodots. Kad mēs lasām un dzirdam svētā Kipriāna rakstus, tiek uzsverts tas, ka viss, ko viņš dara un nodod tālāk, ir tas, ko viņam mācīja no paaudzes paaudzēm jau pirms viņa. Viņa traktāts, kā arī viņa 4 kristību dāvanu kopsavilkums, ir polēmika pret Markionu, skaidri norādot, ka līdz 2. gadsimta beigām, varbūt jau 50 gadus agrāk, kristības doktrīna, pat bez strīdu palīdzības, lai dotu tam precizitāti, nebija līdz galam attīstīta. Nākamie gadsimti līdz pat mūsdienām nav atraduši neko nozīmīgu, ko tai pievienot. Viņš arī raksta, ķeceriem un baznīcē nav ne tas pats Dievs, tas ir tas pats Kristus. Un tāpēc arī viņu kristības nav vienotas ar mūsējām, jo tās nav tādas pašas. Kristības, kuras viņiem nav pienācīgas, tās bez šaubām vispār nav kristības. Vēlos šeit atzīmēt, ka mums var būt pilnīgi atšķirīgs priekšstats par to, kas ir ķeceris. Mūsdienās šis termins tiek maz lietots. Acīm redzam, Pelikāns sniedz mums šo citātu pirms svētā Basilija definīcijas un 3 kategorijām – ķecerība, šķelšanās un parasinagoga. Šie citāti nav skaidri redzami nevienos citos rakstos pirms svētā Bazīlija. Lai gan es teiktu, ka Pelikāns iespējams tikai atkārto tradīciju daudzos veidos vai vienkārši apkopo to, ko viņš ir piedzīvojis. Un tātad šeit ķecerība varētu ietvert tos, kurus mēs iespējams šodien vairāk sauktu par tiem, kas atšķeļas. Tiem, kas atkāpās no draudzes kopības. Ķeceriem nebija tik liela atšķirība pirmajos gadsimtos, viņiem bija vispārīgs nosaukums. Tertuliāna vārdi saņem koncila apstiprinājumu. Mēs uzzinām no svētā Kipriāna, kā Āfrikas baznīca izdeva lēmumu par šo jautājumu. Padomē, ko vadīja Kartāgas Agripins, bīskaps, kas bija nākamais pirms svētā Kipriāna.
Tātad koncils iespējams notika 213. gadā, Irenejs izsaka minējumu 202. gadā, Tertulians uzskata, ka 220. gadu, bet Svētais Kipriāns ir dzimis no 200. līdz 210. gadam. Padomā piedalījās apmēram 70 bīskapi no Āfrikas un Numīdijas provincēm, un tā notika apmēram 213. gadā, neilgāk kā pēc Svētā Ireneja atdusas. Tonis jau ir noteikts un iestatīts jau ilgi pirms Svētais Kipriāns nāk tronī. Cilvēki bieži vien vēlas Svētajam Kipriānam piedēvēt novatorisku stingrību. Tāda interpretācija tiešām nav iespējama, ņemot vērā kontekstu, priekšstats un padomas, kas bija klātesošs paliekot viņa atmiņā no bērnības, no tēva un mātes un visiem tie, kas tos notikumus piedzīvoja. Koncils noteica, ka tie, kas nāk no ķeceru vidus uz baznīcu, tādiem ir jātop kristītiem. Tātad tas ir ļoti vienkārši, un Svētais Kipriāns turpina šo vienkāršību ar fenomenālu dziļumu, praktisku un rakstveida attīstību. Viņš informē mūs, ka no šī koncila laikiem līdz viņa dienai, apmēram 40 gadus vēlāk, tik daudz tūkstoši ķeceru mūsu provincēs ir pievērsušies baznīcai un nav ne nicinājuši, ne to kavējuši. Viņi ir gan saprātīgi, gan ar prieku uzņēmuši iespēju iegūt dzīvību, dodošo žēlastību un glābjošo kristību. Šis var būt senākais koncils, kurā lēmts par šo jautājumu. Vai arī pirms tam koncils Konijā, ko pieminēja Kapadokijas Cezarejas bīskaps Svētais Firmiliāns, vai arī koncils Sinādā un daudz citi, ko minēja Svētais Dominijs un Aleksandrijs. Jebkurā gadījumā tas ir ievērības cienīgi, ka visas šīs padomas vienojās. Tā ir liecība no Svētā Dionīsija un Svētā Firmiliāna un pauž šo tēvu vienprātību, ka viņa norāda ķecerīgo kristību autentiskumu. All right, let's keep going. We've got a lot to cover, so we're not going to do too much. We can say a lot, but we're going to get to the deeper stuff here and Tālāk aplūkosim dziļākas lietas, strīdus 3. gadsimta laikā. Šajā sadaļā diezgan daudz runāsim par Svēto Kipriānu, pēc tam nedaudz par Svēto Firmiliānu un nedaudz par Svēto Dionīsiju, kā atbalstu pamatpozīcijām. Tās mēs redzam Svētajā Kipriānā, kurš atkārto savu skolotāju mācību. Pirms Tertuliāns ir pieņēmis ķecerību. 3. gadsimta vidū izcēlās asas domstarpības par to, vai baznīcai būtu jāuzskata par autentiskām ķeceru veiktās kristības. Šo debašu galvenie runātāji bija Romas pāvests Stefans un Kartāgas bīskaps Svētais Kipriāns. Abi uzklausīja baznīcas precedentus savā skatījumā un vēsturē. Lai atbalstītu savas pozīcijas, tomēr agrīno patristisko vienprātību pauda Svētais Kipriāns. Svētais Kipriāns ir dzimis mūsu ēras 200. gadā. Viņš kļuva par kristieti 246. gadā, un pēc plašas piekrišanas pēc 2 gadiem tiek iecelts Kartāgas bīskapa tronī. Viņš un Tertuliāns bija Āfrikas baznīcas senākās prakses un pārliecības pārmantotāji. Par šo laiku periodu pēc mūsu zinātnieku domām Svētā Kipriāna īpašības un visas šīs kalpošanas atslēga ir meklējama Svētā Antiohijas Ignācija vienkāršajā un elementārajā sistēmā. Baznīca atrodas viņas sirds redzējuma centrā, kas ir Kristus miesas organiskā vienotība. Tas ir saskaņā ar 19. gadsimta ievadu Atanāzijas tēva mācībā. Daži no vecākajiem lietpratēju uzskatiem atklāti sakot, daudzas reizes vairāk līdzinās pareizticīgajai pieejai nekā manā pieredzē sastaptie mūsdienu lietpratēji. Līdzdalība Dieva valstības noslēpuma realitāte paredz iekļaušanos caur noslēpumiem dzīvā organismā, kura galva un locekļi veido organisku veselumu un nesalaužamu vienotību, nezināmu un nepieejamu tiem, kas ir ārpusē.
All right. Let's check and see a little bit. Apskatīsim, ko par šo laika posmu saka kāds cits mūsu laika zinātnieks. Metropolīts Jānis Zizioulas savā grāmatā Būt kā komunija. Viņš komentē šādus vārdus. Has the following comment, and he has quite a bit that we've uploaded in Patreon and cited for our patrons to read. Vienas baznīcas saistība ar vienu euharistiju, vienu bīskapu un vienu altāri, kas ir skaidri noteikti Ignācija mācībā. Turpinās caur Kipriānu vēl 4. gadsimtā. Šis ir svarīgs citāts, jo tas parāda, ka mēs varam redzēt turpinājumu, ka viņš ir mantinieks tam, kas jau ir mācīts un pieņemts baznīcā, un viņš neievieš jauninājumus. Šeit pieminētajam sarakstam, protams, jāpievieno viena kristība, un tā mums atgādina Svētā Pāvila kristības. Mēs iepriekšējā lekcijā redzējām Svētā Pāvila slaveno citātu no vēstules Efeziešiem: viens kungs, viena ticība, viena kristība. Protams, tajā ir iekļauts viena euharistija, viens bīskaps, viens altāris. Tas viss tiek iekļauts euharistijas kontekstā, un tas nav saistīts ar neatkārtošanos. Viena kristība neatiec tikai vai pat galvenokārt uz domu, ka jūs tās neatkārtojat. Baznīcā tas ir pašsaprotami. Nav kristības atkārtošana. Tas attiec uz to, ka ir viena baznīca, viena kristība, viena euharistija. Tas neatiec tikai uz to, cik reižu to var darīt, bet gan uz to, ka tā ir daļa no baznīcas vienotības. Tas ir kaut kas unikāls baznīcai. Tātad tāpat kā ir daudzas asamblējas, ko sauc par baznīcām, bet kas nav baznīca, bet gan Sātana sinagogas saskaņā ar Atklāsmes grāmatu. Atklāsmes grāmatā teiktais attiecas uz Sātanas sinagogām. Ir daudz upuru, tas nav vienīgais upuris. Ir daudz bīskapu, kuri nav Kristus ganāmpulka pāraugi, lai arī viņi tiek saukti par bīskapiem. Viņi patiesībā nav Kristus ganāmpulka pāraugi, viņi nav pareizticīgi. Ir daudz altāru, kuriem pulcējas ne tikai euharistiskās kopiena, un tā arī daudz kristību uzliešanu vai apšlakstīšanu, kas nekristījos šeit cilvēki neiegremdē vai neiesvētī vienā garā un vienā miesā, kas ir Kristus. Tātad tas viss izriet no agrīnās baznīcas pieredzes eklezioloģijā. Svētais Kipriāns ieklausās svēto rakstu vietās, kas koncentrējas uz Kristus miesas organisko vienotību un uzsver to. Viņš lielu uzsvaru liek uz baznīcas empīrisko vienotību. Tas nav kaut kas, ko viņš radīja. Tas jau no paša sākuma pauda baznīcas pārliecību. Tātad viņš runā par vīnogulāju un mūsu kunga zariem. Es esmu vīnokoks, jūs esat zari. Viņš turpina un sniedz šādu skaistu aprakstu par baznīcas eklezioloģiju un baznīcas teoloģiju. Saulē ir daudz staru, bet gaisma ir viena. Kokam ir daudz zaru, bet stumbrs ir viens. Stingri sēžot uz saknes, daudzas traumas plūst no viena avota, lai gan ūdeņu pārpilnības radītā pārplūde ir daudzveidīga. Tomēr vienotība tiek saglabāta to izcelsmē. Atdaliet gaismu no tās izcelsmes, tās vienotība neļaus pastāvēt sadalītai gaismai. Nolauzt zaru no koka, šādi nolaustais zars nevarēs izaugt. Nogriežot straumi no tās avota, nogrieztā straume izžūs. Tātad ļoti vienkārši un tomēr ļoti patiesi. Tā visa organiskā vienotība runā par baznīcas organisko vienotību. Svētais Kipriāns neieviesa jauninājumus, bet sekoja svētajiem tēviem. Aplūkosim, ko tas nozīmē. Tāpat kā saules stāri vai kalnu avotas traumes noslēpumi plūst no baznīcas noslēpuma. Noslēpums plūst no iemiesošanās noslēpumiem, kas ir baznīca.
Savukārt baznīca ir iemiesošanās turpinājums visā vēsturē, un mums ir apustuļa Pāvila slavenais un svarīgais apraksts, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So, soma, body, and pleroma. Tātad ķermenis un pilnība. Šīs divas lietas ir savstarpēji cieši saistītas, lai viena izskaidrotu otru. Pēc Jāņa Zeltamutes vārdiem tie ir Kristus papildinājums. Miesa ir Kristus papildinājums. Tie iet kopā un tie ir nešķirami. Baznīcas mācība un sakramentu mācība ir sekas, jo abas apraksta dievišķi iedibinātos līdzekļus, caur kuriem tika nodota žēlastība. Baznīcas mācība, sakramentu mācība, tās ir nesaraujami saistītas. Jūs nevarat atdalīt noslēpumus no baznīcas, tas ir neiespējami, tie ir nešķirami. Tātad šie trīs - Kristus, kurš ir baznīcas galva, baznīca, kas ir viņa miesa, un noslēpumi, kas nāk no miesas puses un ir nešķirami savienoti kopā. Paskatīsimies, kas notika, kad kungs tika krustā sists. Mēs nostāsimies tā kunga pusē, mēs runāsim par to, kas ir nesaraujami savienoti kopā. Un šī ir viena no atslēgām, jo šodien pavīd doma, ka var būt kristība, euharistija vai kāds cits noslēpums, atkarībā no tā, kurai mūsdienu eklezioloģijā ārpus baznīcas jūs sekojat. Bet galvenokārt kristība ir tās, par kurām parasti saka, ka mums tā ir kopīga. Neatkarīgi no tā, vai tā notiek pareizticīgo baznīcā, vai pāvesta protestantu konfesijā, vai reformēto protestantu konfesijā. Mums ir kopīgas kristības. Šo ideju, protams, nav iespējams pat iedomāties pirmo 4 gadsimtu kontekstā, ko aplūkojam šobrīd. Jūs neko tādu neredzēsiet baznīcas tēva mācībās. Tātad mūsdienās baznīca ir mainījusi savu dabu, lai mēs varētu runāt par atšķautu baznīcu, kurai kopīgi noslēpumi. Tas baznīcas tēviem būtu neiespējami, neiedomājami, vai arī mēs, mūsdienu cilvēki, esam atteikušies no baznīcas mācības un baznīcas tēviem? Tas ir tas, kam vajadzētu kļūt acīmredzamam līdz šī kursa beigām. Kas ir patiesība? Kas tieši šeit notiek? Labi. Baznīcas tēvi to nedara. Viņi nav zinātnieki, neveic analizēšanu, neveic akadēmisku analīzi. Viņi nenāk pie baznīcas tādā veidā. Baznīcas teoloģija, tās tēlu un idioma, tie izaug no pieredzes, kad tēvi sastopas ar kungu svētajos rakstos un noslēpumos lūkšanās un pielūgsmē. Un tāpēc tam ir eksistenciāls raksturs. Tā ir liecības teoloģija. Tas liecina par to, ko viņi piedzīvo. Un svētā Jāņa teologa vēstulēs ir ļoti skaidri pateikts, ka tas tā ir. Tā ir svētā gara pieredze baznīcā un izpratne par baznīcas pareizticību. Paskatīsimies Jāņa evaņģēlija 19:34. Ko mēs apskatījām iepriekšējā slaidā. Noslēpumi, kas rodas no ķermeņa sāna. Klausīsimies, ko saka Jānis Zeltamute. Un jūs varat to redzēt šeit, kā šī vienotība noslēpumos ir liecība par tēviem, un tā ir tik svarīga. Viņš apkopo interpretācijas sakot. Tur rakstīts, bet viens no kareiviem viņam iedūra sānos šķēpu, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Ar to tika izpildīts neizsakāms noslēpums, jo iznāca asinis un ūdens. Nevienkārši bez mērķa vai nejauši šie avoti radās, bet gan tāpēc, ka caur šiem diviem kopā sastāv baznīca. Kas ir šie divi kopā? Asinis un ūdens. Ko tie nozīmē? Euharistija un kristības. Šie divi ir nedalāmi. Tie nāk kopā no baznīcas miesas, no Kristus miesas.
Un noslēpumos iesvētītie to zina, jo tie patiešām ir atjaunoti un baroti ar asinīm un miesu. Ievērojiet, kā viņš norāda uz pieredzi, kas uzsākta noslēpumos. Tie, kas to ir izdzīvojuši, šo realitāti, viņi šo realitāti pazīst. Tātad tas nav kaut kas, ko kāds teica. Vienā no diskusijām mēs runājam par to, kas ir apaļveida argumentācijas starp pareizticīgajiem, ka jūs nevarat nebalstīties uz pieredzi. Bet tieši to tēvi nepārtraukti dara. Viņi nemēģina neko pierādīt ķeceriem vai neortodoksālajiem. Viņi liecina par pieredzi un aicina visus uz šo pieredzi. Tas pats attiecas uz Kristu, kurš staigāja virs zemes. Jūs ejat apkārt, cenšoties pierādīt cilvēkiem, ka viņš ir Mesija. Viņš vienkārši to liecināja ar brīnumiem. Viņš piepildīja pravietojumus, mācīja patiesību un visu pārējo. Tas bija gaidīts un vajadzīgs pasaules pestīšanai. Un baznīca dara to pašu. Mēs nevienam nemēģināsim kaut ko racionāli loģiski pierādīt. Tātad viens no šo tiešsaistes diskusijas slazdiem ir tas, ka jūs varat pierādīt, kāda ir ekumēniskā padome. Līdz noteiktam brīdim jūs varat to aprakstīt. Jūs varat teikt, tas ir tas, kas ir bijis, tas ir tas, ko mēs zinām, bet jūs nepierādīsiet, ka tie ir autoritatīvi kādam, kam nav pieredzes, nav priekšnoteikumu, un kas tam pieiet racionālistiski. Tātad, šeit viņš saka, iesvētītie noslēpumos to zina, jo tie patiešām ir atjaunoti ar ūdeni un baroti ar garu un dvēseli. Viņi zina pēc savas pieredzes, līdz ar to noslēpumi sāks savu sākumu, ka tad, kad tu tuvosies tam pilnajam kausam, tam pilnajam, kas nozīmē, ka viss pilns, bijības pilns, tu varētu tuvoties tam kā dzerams no tā kunga puses. Redziet, cik īsti ir svētie tēvi. Viņiem tas patīk. Viņiem patiešām patīk pastāvīgi savienot Kristu un draudzi. Un tieši tā ir viņu pieredze, ka šī ir Kristus miesa. Kristus miesa tas nav figūra, tas nav simbols, bet tā ir mūsu kunga miesa, kurā mēs piedalāmies. Tātad šie mūsu svētie, kā svētais Kipriāns, sakoja svētiem tēviem. Paklausīsimies, ko Jaroslavs Pelikāns ir rakstījis. Par to, kas sakojot svētēm Ignācijam, svētais Kipriāns ir uzskatījis, ka bīskaps ir baznīcas redzamās vienotības centrālais punkts. Turklāt gan Ignācijam, gan Kipriānam bīskaps bija autentiskas vienotības atslēga, un šķelšanās tika identificēta kā partijas gars, kas ir pretstatā viņam. Tāpēc centieni novietoties uz 2. un 3. gadsimtu, Augustīna un it īpaši reformācijas radīto atšķirību starp redzamajām un neredzamajām baznīcām ir izrādījušies diezgan neefektīvi. Tas nav chronoloģiski akurāti. Viņi atgriežas vēsturē un mēģina teikt, paskatieties, tas, ko mēs esam pieredzējuši 15. vai 5. gadsimtā, ir tas, par ko viņi runāja 3. vai 4. gadsimtā. Un viņš saka, ka tā patiesībā nav taisnība. Tas nav precīzi. Uz zemes ir tikai viena baznīca, un tā beidzot bija neatdalāma no sakramentālās hierarhiskās institūcijas. Protams, tā ir taisnība šodien, un tā ir taisnība visās 2000 gadu baznīcas vēsturē. Tas ir gluži kā mūsu kungs. Ja jūs staigātu pa Jeruzālemi, kad viņš tur bija, tā būtu konkrēta vieta un laiks, kurā jūs satiktu viņu, jo viņš kļuva par iemiesojumu. Un tas ir konkrēts skandāls, ka tev ir jābūt tur, un jums ir jāiet uz baznīcu noteiktā vietā, noteiktā laikā, un jūs piedalāties patiesās Kristus miesas un asiņu kopībā. Visu šī iemiesojuma realitāte, kurā dzīvo baznīca, ir skandāls, un tā ir krustā sišanas daudziem racionālistiskiem prātiem un daudziem no tiem, kuri vēlas padarīt kristietību par filozofiju vai mitoloģiju vai ko citu. Tie ir nopietni apgalvojumi visa vecuma cilvēkiem.
Tāpat kā mūsu kunga laikā, kad viņš sacīja saviem mācekļiem, ka jums ir jāēd mana miesa un jādzer manas asinis. Tie ir nopietni teicieni, tāpēc daudzi aizgāja prom no baznīcas, un daudzi aizies no baznīcas šodien, kad viņiem būs jāatzīst, ka šī sasistā un rētām klātā miesa ir pareizticīgo baznīca. Krustā sistā miesa visas vēstures garumā. Mocekļi pēc mocekļa. Tā ir Kristus miesa. Un jūs atrodaties šajā dīvainajā vēsturiskajā realitātē, aizsegā, un tomēr tieši krustā sistais ir ārkārtīgas pazemības kungs. Viņš ir godības kungs, un tas pats attiec arī uz baznīcu. Tātad Kristus ir tas, kurš sniedz noslēpumu. Kristus ir tas, kurš dod un tiek dots visos noslēpumos. Kādu iemeslu dēļ daži cilvēki ir nepareizi uztvēruši svētā Kipriāna teikto, ka administrators pats sniedz piedošanu un svēto garu. Slavenā dominējošā kļūda bija tā, ka tas nenāk no baznīcas. That it's of and it's not of the church. Protams, viņš ticēja, ka tas attiecas uz baznīcu, un tas ir pats Kristus, kurš dod un tiek dots. Svētā Kipriāna pamatdoma tomēr bija tāda, ka šīs dāvanas ir atrodamas baznīcā, un kalpotājs ir jāsaprot kā baznīcas aģents. Viņa izteikumi par to, ka kalpotāji nespēj dot to, kas viņiem nav, ir šīs galvenās prasības saīsinājums. Svētajam Firmiliānam ir tāda pati domāšana, tas ir pareizticīgs skatījums uz lietām. Tas mums ļoti palīdz orientēties. Tātad, ja kāds priesteris ir necienīgs morāls dzīves dēļ, tas nav saskaņā ar evaņģēliju vai intelektuāli, tas patiešām ir šķērslis, lai viņš pareizi kalpotu Dieva tautai. Mums vienmēr jāatceras, ka tas ir Kristus, kurš ir dots un dāvā mums sevi un visus noslēpumus. Mēs sastopamies ar Kristu, kad ejam uz grēksūdzi, kad ejam pie Euharistijas, kad esam visos noslēpumos, visos iemiesojumies. Tas ir Kristus, kurš ir izvēlējies darboties caur cilvēkiem, kuriem seko citi cilvēki. Viņš ir izvēlēts būt viņos un darboties caur viņiem. Tāpat kā viņš runāja ar saviem apustuļiem, deva tiem valstības atslēgas un spēku piedot un nepiedot. Nekad nemulsināsim sevi. Tas ir svarīgs punkts, jo daži ar tādām domām var novirzīties no ceļa, no šaurās takas. Svētais Kipriāns ne tikai saka, ka problēma ir ar ķecerīgo kristību, jo tā atrodas ārpus baznīcas robežām. Tā ir galvenā problēma ārpus savienības. Ārpus Kristus nav noslēpumu, ārpus baznīcas nav noslēpumu. Taču viņš arī atzina, ka ķecerīgo kristību ūdeņi ir ne tikai nerentabli, bet arī citādi noliedzoši vai nenozīmīgi. Nē, patiesībā tie ir zaimojoši un nodara ļaunu. Viņš nosauc radikālās kristības par laulības pārkāpēju un nesvētītu cilvēku ūdeni, un ka, kā saka svētais Anastasijas Lielais, viņš uzskata, ka viltus ticību par viltus noslēpumu avotu. Ja viņš tic meliem, viņš nevarētu pieņemt to, kas ir patiesa, bet drīzāk viņš ir saņēmis laulības pārkāpšanu un pagānismu saskaņā ar to, kam viņš ticēja. Pravietis Jeremija nepārprotami norāja šo lietu par pagānismu un laulības pārkāpšanu, sacīdams, kāpēc tie, kas mani nomoka, mani uzvar, mana brūce ir cieta, kāpēc, lai es taptu dziedināts? Kamēr tas man ir kļuvis kā maldinošs ūdens, man nav uzticības. Svētais gars piemin pravieti par maldinošu ūdeni, kam nav uzticības. Kas ir maldu un uzticības ūdens? Noteikti tas, kas maldīgi pieņem kristības līdzību un izjauc ticības žēlstību ar ēnainu izlikšanos.
All right, we'll go on to this. Labi, mēs turpināsim ar ļoti svarīgu eklezioloģisku jautājumu. It is not a small thing, and what makes an impression on me when you. Kad es pirms vairākiem gadiem studēju, izskatīju šo materiālu un pārskatot to vēlreiz, uz mani atstāja iespaidu tas, cik maz uzmanības tiek pievērsta koncila lieciniekam pirms svētā Kipriāna starp ticīgajiem Āfrikā, Āzijā un Mazajā Āzijā. Svētais Kipriāns aicina sekot viņu piemēram. Tas ir tik svarīgi, jo konciliāts un baznīcas sinode ir ļoti svarīgi, un diemžēl mūsdienās tā ir pakļauta uzbrukumiem. Baznīcā visā pasaulē valda ložņājoša un augoša pāvestība. Pāvestība ir sekulārisma atzars. Šī ideja ir iecelt vienu bīskapu augstāk par visiem citiem bīskapiem, vai vienu bīskapu vietējā baznīca augstāk par visiem citiem bīskapiem, kas ieņem ne tikai goda amatu, bet arī varu pār citiem bīskapiem. Tā ir zīme par pasaulīgumu, kas ir iezagusies, un tas nav mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs, kurš norāja viņa mācekļu tieksmi pēc troņiem. Šis kanoniskais un slēptais liecinieks ir ļoti svarīgs. Tas šķita labi svētajiem garam un mums. Tas tika teikts pirmajā koncila Jeruzālēmē un atkal šeit. Viņš aicina nevienu, ne divus, bet 3 padomus, lai atkal un atkal izskatītu šo jautājumu. Visi Ziemeļāfrikā sapulcētie tēvi vienojas par to, kas jādara, lai cīnītos ar ķecerību grupām un vai varētu būt novirza no kristību noteikumiem. Tātad 225. gadā bija padoma, kurā bija 21 bīskaps, 256. gadā 71 bīskaps, vēlāk atbildot uz pāvestu Stefanu, pārējā un kristībā, tā paša gada septembrī notiek 3. koncils ar 87 bīskapiem Ziemeļāfrikā. Pēdējā koncila bīskapi vienprātīgi pauda tā laika konsensu, pasludinot baznīcu par vienīgo svēto noslēpumu izplatītāju. Tā bija atbilde uz pāvesta Stefana fanātisko nostāju, kad tika sasaukts pēdējais un lielākais no 3 konciliem, un pāvests Stefans tiek citēts svētā Kipriāna vēstulē sakot. Svētā Kipriāna vēstules no šī laika perioda atsauc uz šīm idejām. Tādēļ, ja kāds nāk pie jums no jebkuras ķecerības, galvenais šeit ir no jebkuras ķecerības. Nekādas atšķirības starp ķeceriem. Kāds no jebkuras ķecerības, no kuras viņš nāk. Lai nekas netiek jaunināts vai izdarīts, kas nav bijis nodots. Un jautājums ir, ja tas nav tas, kas tika nodots no apustuļiem, kā svētais Fermiliāns saka savā vēstulē, tad kāds labums no tā? Mūs neinteresē tikai pasūtījums. Mēs esam ieinteresēti svētajā tradīcijā, ko dāvājuši svētie apustuļi. Bet tas ir apgalvojums, ko mēs darām, to, ko vienmēr esam darījuši Romā. Un viņš saka, lai viņam tiktu uzliktas rokas par grēku nožēlošanu, jo paši ķeceri savā īstajā raksturā nekristīja tos, kas nāk pie viņiem no cita, bet tikai uz viņiem komunijā. Tātad mums ir jāuzticas svētajam Kipriānam, ka viņš acīm redzami šajā fragmentā nav izdomājis vārdus. Viņam nav iemesla to darīt. Nav neviens, kurš pamatoti varētu teikt, ka tie nav pāvesta Stefana vārdi. Acīm redzot, viņš saka, skatieties, viņš to nedara, tāpēc mums nevajadzētu to darīt. Un, protams, svētais Kipriāns, svētais Fermiliāns un svētais Dionīsijs atbild. Mēs esam baznīca, mūs neinteresē tas, ko dara viņi. Tie nav no mums. Mums nav jāaiziet viņiem līdzi, ko dara viņi. Vai mēģina viņus kaut kādā veidā uzvarēt. Tas ir ļoti pamācoši priekš mums šajā laikā un šajās dienās, kad mēs redzam to notiekam visu laiku, kā hierarhija un baznīcas sinodas cenšas diplomātiskā un politiskā veidā nomierināt herodoksus. Tas nav tas, ko svētie ir darījuši ar tiem, kas atrodas ārpusē, un tiem, kas atzīst
citu svešu mācību. Pāvests Stefans ietur sīvu nostāju pret vienprātību, kā svētā Dionīsija, svētā Fermiliāna un citu Anatoliju pastāvošo vienprātību, kas balstījās uz Romā valdošajām paražām. Pār pilnvarām, kuras viņš apgalvoja, ka viņam ir Romas bīskapa amatā. Tas nav kaut kas tāds, kā Romā diemžēl trūktu. Kristība efektivitāti piedēvēja Kristus vārdam, neatkarīgi no tā, kur un kādā veidā notika kristības. Tika piesauts Kristus vārds un svētā trīsvienība, un tad viņš uzskatīja, ka kristība ir efektīva. Un nav atšķirības vispār starp ķeceriem un schizmatiķiem. Svētais Kipriāns secināja, ka ikvienam ķecerība, lai kas tā būtu, ietvēr Markionu, Valentīnu un Apelles. Daži no ļaunajiem, visbriesmīgākajiem ķeceriem savā mācībā. Ķeceris tika kristīts ar vārdu spēku, un tomēr viņam nebija svētā gara. Tā bija visu, tostarp pāvesta Stefana vienprātība. Vēlāk mēs apskatīsim slaveno zināmo tekstu no Ziemeļāfrikas, kas bija pretrunā ar svētā Kipriāna mācību, kas atbalstīja vēlāk nākušo pāvestu Stefanu, kurš tika pārkristīts. Šis autors, kā arī pāvests Stefans, visi pieņēma mācību, kā ārpus baznīcas nav svētā gara. Ļoti svarīgi. 3. gadsimtā metropolīts Jānis Zulus piemin šo visu vienprātību, neatkarīgi no debašu puses. Svētais gars netiek dots, noslēpumos netiek sniegti svētā gara noslēpumi. Pēc grāmatas autora domām, kas visticamāk atmasko arī pāvesta Stefana domas, viņš saka, ka tā ir ūdens vanna. Tas ir tikai ūdens, tas ir svētais gars heterodoksu noslēpumā. Tātad viņiem nav svētā gara, un tāpēc viņiem svētais gars var tikt dots tikai ar bīskapa roku uzlikšanu. Tātad jautājums rodas, ja nav svētā gara, par kādu noslēpumu mēs runājam? Kas notiek? Kā mēs tās varam saukt par kristībām? Kas tā ir par kristību? Ja tiem, kas ir ārpus baznīcas, ir gars, lai tiktu it kā kristīti, kāpēc viņiem tiem uzliktas rokas, lai saņemtu garu, kad viņi konvertējas baznīcā? Tātad jūs runājat par kristībām, bet nav svētā gara. Vai tas ir iespējams? Un ja tas patiešām ir svētais gars, ja jūs patiešām esat kristīts, tad acīm redzot svētais gars ir tur, jo tas notiek kristību noslēpumā. Tātad kāpēc uzlikt viņiem rokas? Ja nav svētā gara, kas tad ir šī kristība? Ja ķecerim vai schizmatiķim trūkst viens svētais gars, vai viņam katrā ziņā netrūkst arī otrs grēku piedošana, kas nāk caur kristību, kas ietver arī svētā gara darbību? Tāpēc viņš saka, gara dāvanas ir kopā, un tās nevar atdalīt. Svētais gars netiek dots ar mēru, bet tas patiešām tiek izliets pārticīgo. Tātad šie ir paši pirmsākumi, pats idejas sākums, kas vēlāk uzplaukst un tiks pacelts 2. Vatikāna koncilā, kā arī laika gaitā rietumos kļūs par ideju par kaut kādu nepilnīgu komuniju. Ir cilvēki, kas zināmā mērā ir kristieši, kas, protams, nav iespējams pareizticīgo un patristisko uzskatu vai lietu dēļ. Turklāt ūdens un gars pieder kopā kristībā, un tā kā mēs esam garīgi atzimuši kristībās, ir absurdi apgalvot, ka tas, kurš ir uzvilcis Kristu, nevar pieņemt svēto garu, kuru Kristus sūtīja. Tātad svētais Kipriāns dedzīgi iestājas par noslēpumu vienotību. Un viņš vēlas saglabāt visus aktus kopā vienā vienotā ceremonijā. Tas ir tieši tas, ar ko mēs šodien kā pareizticīgie cīnāmies, lai saglabātu šo vienotību. Tas ir būtiski. Mēs runājam par Kristu, kurš ir baznīca un noslēpumiem, abi divi no mūsu kunga sāna.
Tas viss kopā. Ja tiek zaudēta vienotība, tad tiek zaudēta baznīcas vienotība. Tātad atcerieties, svētajam Kipriānam ir darīšana ar pāvestu Stefanu, kurš ir ļoti ass un autokrātisks. Viņš sauc viņu par viltus kristieti, viņš sauc viņu par viltus apostuli, viņš viņu sauc par krāpniecisku strādnieku. Viņš piedraud Anatolijas iedzīvotājiem ar ekskomunikāciju, ja viņi turpinās atbalstīt ķeceru kristīšanu. Un tā vietā, lai atbildētu ar līdzīgu vārdu, svētais Kipriāns vienkārši sasauc koncilu. Tā viņš ar to tiek galā. Svētais Kipriāns turpina. Sūtītais būs lielāks par to, kas sūta. Viņš runā par svētā Stefana domāšanu un tiem, kas atbalsta viņa ideju. Lai ārpus kristītais patiešām varētu sākt ietērpties Kristū, bet nevarētu saņemt svēto garu, it kā Kristus varētu būt uzvilkts bez gara vai gars būtu atšķirts no Kristus. Turklāt ir muļķīgi teikt, ka, lai gan otrā piedzimšana ir garīga, ar kuru mēs piedzimstam Kristu caur atzimšanas slāni, var piedzimt garīgi starp ķeceriem, kur viņi saka, ka gara nav. Jo ūdens viens pats nespēj šķīstīt grēkus un iesvētīt cilvēku, ja vien viņā nav arī svētā gara. Tāpēc ir nepieciešams, lai viņi ļautu svētajam garam atrasties tur, kur viņi saka, ka ir kristības, vai citādi nav kristību, kur nav svētā gara, jo nevar būt kristības bez gara. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Viņš savā analīzē ir pravietisks. Tieši tas notiks rietumos, un tas notiks Vatikāna otrajā koncilā šajā vēlākajās paudzēs, sākot galvenokārt pēc šķelšanās. Tas ir tad, kad lietas paceļas, bet pieņemot piepildījumu otrajā Vatikāna koncilā, viņa mainīs šo ideju un piešķirs svēto garu, un kristības taps efektīvs, kristības ar svētā gara žēlastību visiem heterodoksiem. Visi tie, kas nav kopībā ar romiešu baznīcu, latīņu pāvesta protestantu konfesiju, viņi sacīs pat tad, ja jūs neesat daļa no baznīcas, kas mums pieder, jūs esat starp tiem protestantiem, kurus jūs iespējams pat neatpazīstat. Jums nav euharistijas, bet jūs kristāties. Viņi to atpazīst atsevišķi kā sākumu. Svētais Kipriāns par to saka, ka viņi patiešām sāk ietērpties Kristū. Svētais gars darbojas, un ka cilvēks ir kaut kā daļēji un pilnībā iesaistīts baznīcas noslēpumā. Tātad tas ir tas, kas notiks, par ko viņš pravietoja. Jaroslavs Pelikāns saka, neatkarīgi no tā, kāds precīzi svētā gara atnākšanas brīdis varētu būt uzskatīts, tas, ko šeit saka svētais Kipriāns, ir vienotības doktrīna. Citiem vārdiem sakot, to nevar atdalīt no noslēpumiem, un Dieva garu nevar atdalīt. Labi, turpināsim, jo ir daudz ko apskatīt. Piedzimšana vai kristības un gars tikai Kristū. Svētā Kipriāna atbild uz šo ideju par kristībām bez gara ir dziļa, taču vienkārša un pierādīta kā saskaņa un tradīcijas būtība, niptisko tēvu askētiskajā tradīcijā. Niptisko tēvu askētiskā tradīcija. Viņš saka, neviens nepiedzims saņemot svēto garu ar roku uzlikšanu, bet ar kristību, tāpat kā pirmā cilvēka, Ādama gadījumā. Tikai piedzimstot, viņš saņems garu. Pēc tam, kad Dievs bija viņu veidojis, viņš caur viņa seju ieelpoja viņā elpu, kas deva viņam dzīvību.
vienmēr ir jābūt dzīvam, lai varētu saņemt garu. Pretējā gadījumā viņš to nevarēs saņemt. Kristiešu gadījumā piedzimšana notiek viņu kristībās. Tātad piedzimšana kristībās un svētradīšanas pastāv tikai ar Kristus līgavu baznīcu. Ļoti interesanti, ka mācības šeit pilnībā saskana svēto Serafimu no Sarovas un praktisko niptisko tradīciju. Ļaujiet man uz mirkli sniegt jums nelielu priekšvēsturi. Svētais Kipriāns vienkāršā veidā izsaka sākotnējās kristīgās zināšanas, bez kurām šādu galveno svēto rakstu vietu patiesā nozīme ir neskaidra. Ja nepazaudēta, un līdz ar to arī pašas kristīgās dzīves mērķis nav pārāk loģisks vai šaurs un savs. Pirspusēja lasīšana, ko daži varētu secināt, un viņa vārdu vienkāršība liecina par to patiesumu, kā teikts Salamana pamācībās. Viss ir vienkārši tiem, kas atrod zināšanas. Tātad tas viss kļūst acīm redzams, ja ņem vērā dievišķos vārdus, ko gan rīz 1600 gadus vēlāk teica lielais krievu askēts un izjāstu tēvs svētais Serafims no Sarovas, kurš pilnībā piekrīt svētā Kipriāna pirmās Mūzes grāmatas ekseģēzei. Svētais žēlojas, ka viņa laikā kristieši, aizbildinoties ar izglītību, bija gandrīz pametuši patieso kristīgo dzīvi, bija sasnieguši tādu neziņu, tumsu. Viņš saka, ka tāda tumsa sākās senajiem cilvēkiem, kuri saprata to tik skaidri, ka mums šķiet gandrīz neiedomājami, jo cilvēki nemeklē Dievu žēlastību, viņi pārprot svēto rakstu vārdus un paliek bez apgaismības. Jo īpaši svētais Serafims žēlojas par to, kā cilvēki interpretēja pirmās Mūzes grāmatas fragmentu, un Dievs veido cilvēku no zemes pīšļiem un iedvis viņā sejā dzīvības elpu. Tātad šī interpretācija ir nepareiza. Ādams netika radīts mīris, bet gan kā aktīva dzīva būtne. Un ja Dievs kungs pēc tam nebūtu ieelpojis viņa sejā dzīvības dvašu, šī dzīvības elpa, kas ir mūsu kunga un Dieva svētā gara žēlastība, nāk no tēva un dus dēlā un tiek sūtīta pasaule dēla dēļ, Ādams būtu palicis bez svētā gara sevī, kas paaugstina viņu līdz dievišķai cieņai. Bet, kad Dievs kungs iedves Ādama sejā dzīvības dvašu, tad saskaņā ar Mūzes teikto vārds Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, kas visādā ziņā ir līdzīga Dievam un kā viņš mūžīgi nemirstīgs. Tātad, lai gan svētais gars noteikti bija klāt un strādāja Ādama dzimšanas brīdī, viņš Ādamam iekšēji netika dots līdz ar kunga elpu. Tātad Ādamu radīja, un viņš pastāvēja, bet patiesi kļuva dzīvs un līdzīgs Dievam tikai ar gara elpu. Tāpat kā kristības, tā kā jauna piedzimšana noteikti ir pirmā, jo tā cilvēku samierina ar Dievu, bet bez kristības cilvēka garīgo enerģiju atdzīvošanu un nepārtraukta augšupēja līdz Dievam, tie tiek apturēti. Tātad kristības kā jaunpiedzimšana ir nepieciešama visu pirms, jo tā samierina cilvēku ar Dievu. Dzimšana un kļūšana par dzīvu dvēseli, tas ir kristības un svētā gara enerģija, un zīmoks ir neatņemama izpausme viena cilvēka pārradīšanai baznīcas paradīzē. Jūs nevarat nošķirt šīs lietas. Jūs nevarat nošķirt kristību un krismāciju. Jūs nevarat nošķirt Ādamu radīšanu un dzīvības elpu, lai varētu runāt par piepildību, par dzīvi Kristū. To nevar izdarīt. Nav iespējams iedomāties vairākas izpausmes, piemēram, ķeceru vai schizmatiķu izpausmes, kas sniedz šo izpausmi, ka viens gars elpo no viena kunga. Šai jaunajai dzimšanai un dzīvē nav iespējams ne svešs avots, ne kritušais avots.
Tas ir tas pats Kristus savā draudzē un nekur ārpus tās. Kā kādreiz garīgā dzīve plūda no tā kunga mutes uz Ādamu, tā tagad tā plūst no tā kunga sāna, lai atjaunotu Ādamu. Kas ir tā kunga sāns? Kristība, krismācija, euharistija, visa noslēpuma vienotība, viss kopā. Tas nāk no tā kunga sāna, kas ir baznīca. Un tā mēs redzam, ka svētais Kipriāns līdz pat mūsdienām ir vispārējas praktiskās vienprātības pārstāvis. Turpināsim ar anonīmu traktātu no Ziemeļāfrikas, kas pamatā tiek uzskatīts par pāvesta Stefana izpausmi. Mums nav daudz pāvesta Stefana rakstu, ir daži, kas pārpublicēti svētā Kipriāna vēstulēs, taču tiek uzskatīts, ka būtībā šis traktāts atspoguļo pāvesta Stefana Romas uzskatus, kur ir svarīgi, jo tie palīdz mums iegūt labāku priekšstatu un perspektīvu, ņemot vērā ne tikai toreizējās debates, bet arī to, ko cilvēki saka mūsdienās. Tātad uzklausīsim, kas viņam ir sakāms. Ja tomēr kristības būtu bijis jāvada svešiniekiem, tad lai šī lieta tiek labota, kā tas iespējams un kā tas atļauts. Tātad acīm redzami svešinieki ir tie, kas atrodas starp schizmatiskām vai ķecerīgām grupām. Tāpēc, kā ārpus baznīcas nav svētā gara, jūs redzat, ka viņam ir tāda vienprātība, ka neviens par to nešaubās, bet mūsdienās šaubās visi. Ir daudz cilvēku, kuri šaubās, un daudz cilvēku, kuri tic, ka svētais gars ir sastopams visās heterodoksālajās grupās un pareizticīgajā baznīcā. Viņi neredz atšķirības starp svētā gara enerģiju, darbību un klātbūtni. Tie netiek atdalīti viens no otra. Tiek uzskatīts, ka baznīcā vai ārpus tās tiek darīts viens un tas pats, bet tā nav. Baznīca ir attīrīta, apgaismota, dievišķota, un tā ir priekšnoteikumi, tā ir dieva enerģijas. Ārpus baznīcas tas notiek citādā veidā. Svētais gars vada un apgaismo tos, kas nāk pie patiesības atziņas. Tas parāda ceļu un uztur garu tiem, kam ir labs raksturs. Tās ir dievišķas un garīgas enerģijas, kas uztur šo pasauli. Šeit mēs nevaram pazaudēt visas šīs atšķirības, un tādēļ viņš saka, ārpus baznīcas nav svētā gara. Viņš ar to domā nevis to, ka svētais gars neatbalsta visu radību un netur ikvienu pie dzīvības. Acīm redzami, viss šajā ziņā ir svētajā garā. Viņš ar to domā, ka ārpus baznīcas nav loģisku noslēpumu, nav svētā gara, kas attīra, apgaismo un dievišķo. Turklāt vesela ticība nevar pastāvēt. Tātad viņš saka, ka pareizticība, svētais gars, noslēpuma, dievišķās enerģijas, kuras attīra, apgaismo un dievišķo, nevar pastāvēt ārpus baznīcas. Pat nerunājot par euharistiju ārpus baznīcas, tas būtu neiespējami. Baznīcas priekšnoteikumi nevar tik atveidot ārpus tās, un tomēr mums ir teologi, zīmola teologi, kas mums saka, ka heterodoksā un ortodoksālā euharistija ir viens un tas pats, ka mēs dalāmies euharistijā. Ja mēs dalītos euharistijā ar heterodoksu vai jebkuru neortodoksālu grupu, mēs būtu viena baznīca un tāda būtu sadalīta. Tā ir ķecerība mācība. Diemžēl mēs nonākam ar vien lielākā tradicionālās pareizticības eklezioloģijas aizā, kas atrodama pat starp tiem, kas iestājas pret svētā Kipriāna mācību un tradīciju. Pat viņi atzina to, ko liekas daudz cilvēku šodien pat nezina. Viņš saka, nav veselas ticības, nav svētā gara, turklāt vesela ticība nevar pastāvēt ne tikai starp ķeceriem, bet arī starp tiem, kas ir iesakņojušies sašķelšanā. Viņš saka, ka pat schizmatiķiem nav skaidras ticības un svētā gara dievišķo noslēpumu un žēlastības. Un šī iemesla dēļ tiem, kas nožēlo grēkus un tiek laboti ar patiesības mācību un viņu pašu ticību, kas vēlāk tiek uzlabota ar viņu un sirds šķīstību, var palīdzēt tikai garīgā kristība. Interesanta frāze, garīgā kristības. Tas, ko viņš ar to domā, ir roku uzlikšana un svētā gara administrēšana. Viņš saka, ka no visām kristībām, kas tiek veiktas, pastāv tikai ūdens kristības, kurās tiek saņemts svētais gars, tāpēc viņš sadala noslēpumus. Viņš saka, ka pareizticībā ir tāda lieta kā ūdens kristības. Mēs nekad par to neesam dzirdējuši. Kas tā ir? Mēs neticam ūdens kristībām. Tās notika iepriekš, kad Pāvils jautāja dažiem Jāņa mācekļiem, vai jūs esat
esat kristīti ar Svēto garu? Un viņi atbildēja, nē, un tad nolaidās Svētais gars. Tas bija tas pats notikums, tas netika sadalīts, tā nebija viena reize. Un tāpat Kornēliju un tos, pār kuriem nolaidās Svētais gars, viņus nekavējoties kristīja. Tātad šī lieta ir vienota. Jūs redzat, ka lietu kārtība var pat mainīt. Svētais Firmilēns par to runā. Tātad viņi saņems garīgās kristības ar bīskapa roku uzlikšanu un ar svētā gara kalpošanu. Turklāt pilnīgas ticības zīmogs ir pamatoti pielāgots, lai būtu dodams baznīcā šādā veidā un saskaņā ar šo principu. Viņš atkal apgalvo, ka tikai baznīcai var būt pareiza ticība, tikai baznīcā jūs varat saņemt tās noslēpumus. Atbildēsim uz šo, jo tas ir svarīgi. Šie ir argumenti, kurus jūs varat dzirdēt arī mūsdienās. Ļoti svarīgi ir tas, ka viņš pieļauj kristību autonomiju, kaut gan viņa noslēpumi nevar būt autonomi, jo mums nav autonoma noslēpuma. Viņš pieļauj vismaz kaut kādu kristību ārpus baznīcas starp svešiniekiem. Es gribu, lai jūs salīdzinātu ar svētā Gregora teologa vārdiem, viņa orientāciju uz svēto kristību, kur viņš skaidri saka, ka kristību nedrīkst dot baznīcas svešinieks. Tātad svētais Gregors nepiekrīt autoram, ka pakristība ir iespējama. Manuprāt, svētais Kipriāns, ja viņam būtu bijusi iespēja atbildēt, ko viņš acīm redzam nedarīja, viņš būtu teicis, vai tie, kas sveši baznīcai un kungam, var ieviest citus svešiniekus kāzu kambarī? Kā tas notiek? To mēs nezinām. Ar šādām spējām tikai līgavas kambara bērniem ir dota privilēģija kalpot līgavainiem. Tātad tas ir svešs visai iniciācijas pieredzei. Un baznīcai ir durvis, kura tās aizver, ja jūs neesat iniciēts. Svešinieks nevar dot kristību. Viņu to nevar izdarīt, lai gan tas ir spēris soli prom no tēva vienprātības. Tas ir kaut kas interesants, ka mums jāatzīst, jo daudz viet tas vairs netiek glabāts. Viņš iedziļinās dīvainā realitāte, atpazīstot svešiniekus kā kristītos. Un mēs lasīsim vēlāk, ka Trentas koncilā viņi atpazīst neticīgo ebrejus un musulmaņus. Ikvienu, kurš pilda formu, saglabā latīņu baznīcas nodomu, un kas saka tās vārdus, tos atpazīst kā īstus noslēpumus. Tik tālu viņi aizies no svēto vienotības noslēpuma redzējuma. Bet tā ir pirmā garša tam, kas nāks 100 gadus vēlāk. Tālāk viņš saglabā dažus praktiskā redzējuma aspektus, kas ir ļoti svarīgi. Lai gan viņš atkāpjas no tēvu vienotības jautājumā par kristību kā pašu par sevi, viņš joprojām cenšas saglabāt baznīcas vienotību un svētā gara noslēpumainu loģisko darbu ekskluzivitāti viņā. Tātad viņš cenšas saglabāt šo vienotību, viņš zina, viņam tā ir jādara. Nav pat domas, ka varētu būt cita teorija par to. Tā ir pārliecība, kas tika pieņemta vienbalsīgi. Sakojot svētajiem tēvēm, viņš saglabā miesas un ticības integritāti. Priekšnoteikuma vienotībā ir galva, lai iegūtu pareizo ticību. Viņš nepieņem domu, ka pareizā ticība var pastāvēt neatkarīgi no komunijas ar baznīcu, vai arī citi kriteriji izņemot redzamo vienotību ar baznīcas ir nepietiekami pareizticībai. Jums ir jābūt draudzē, jums ir jābūt ticībai, jums ir jābūt baznīcā. Tātad ideoloģiskā augšupē, kas teorētiski pieņem ticību, nepadara jūs par baznīcas locekli. Jums ir jāuzsāk abi. Līdz ar to nav pārsteidzoši, ka, kā tas bija ierasts šajā laikā, viņš nešķiro ķecerību, kristību un šizmatikus. Ievērojot, viņš saka, ka šizmatiķi manto to pašu, jo jautājums nebija par to, kam viņi ticēja savā galvā. Jautājums ir par to, kur viņi atrodas, vai viņi ir kopībā, vai viņi ir miesā, un tas būs ļoti svarīgi vēlāk, kad mēs sāksim interpretēt kanonus. Jūs to visu laiku redzat ar nopietniem cilvēkiem baznīcā. Ko viņi saka? Baznīca pieņem āriešu,
šādā veidā, vai kunonus, vai pāvesta protestantus, tādēļ, ka šīs grupas kaut kam tic, bet patiesībā tas nav baznīcas prāts. Tas nav tas, ko svētie tēvi vēlāk teiks, sekojot agrīniem baznīcas tēviem. Tas nav jautājums par to, kam viņi tic, tas ir jautājums par tuvumu attiecībā uz to, cik daudz grūtību viņam jāsaņem, lai atgrieztos pie ticības, cik tālu viņi ir krituši teorētiski, teoloģiski savā izteiksmē, un tas liecina par viņu garīgo stāvokli. Bet tajā mirklī, kad tu eksistenciāli atkāpies no draudzes kopības, tu esi ārpus tās. Ik viens, kurš nebija bijis draudzē 3 nedēļas, tika uzskatīts par ārpus kopienas esošu, un viņam bija jāatgriež. Tāda ir draudzes pieredze. Tas ir ļoti reāli. Tas nav ideoloģiski, teorētiski vai filozofiski. Mums nav šāda veida kritērija. Tā ir praktiska, piezemēta, reāla pieredze, kas mums ir jāsaglabā, ja vēlamies būt kopībā ar Dievu. Atgriezīsimies pie pakristības, jeb atkārtotas kristības. No otras puses, vienojoties ar pāvestu Stefanu, viņš savu kristību atdalīšanu no baznīcas pamato ar Jēzus vārdu spēku, kuram ir liels spēks, lai to nenoniecinātu, un kas būtu jāuztver kā zināms kunga noslēpuma sākums. Šeit, brāļi un māsas, viss viņa lietas sabrūk. Mēs redzēsim svētā Kipriāna atbildi, kas ir ļoti skaidra. Šis skatījums ir pilnīgi nesavienojams ar pārliecību, ka pareiza ticība var pastāvēt tikai baznīcas kopībā. Tikai piesaucot vārdu bez pareizas ticības ārpus baznīcas kopības nepietiek žēlastības piešķiršanai. Viņš ir pretrunā ar sevi. Jo no vienas puses viņš saka, ka ticība ir iespējama tikai baznīcā, no otras puses viņš saka, ka maģiska kļūst tikai vārda piesaukšana vien. Pie šīs sadaļas svētajam Kipriānam ir daudz kas sakāms. Viņš rakstīja vēstulē: nevienam nav pamata apiet kristiešu patiesību. Pretojoties Kristus vārdam un sakot, visi, kas visur un jebkādā veidā tiek kristīti Jēzus Kristus vārdā, ir ieguvuši kristību žēlastību. Jūs zināt, kāpēc viņi viduslaiku katolicismā ir noraidījuši svēto Kipriānu, jo viņi vairāk vai mazāk pievienoja šī anonīma autora traktāta viedokli un, diemžēl, noraidījuši svētā Kipriāna prezentāciju. Un tas beidzās ar absurdām lietām. Kamēr viņi veica darbus ārpus baznīcas vai plāno darīt to, ko dara baznīca, kristība ir atļauta. Nav svarīgi, vai tas ir musulmanis vai ebrejs, ateists vai kāds cits. Tātad šeit lietas beidzas, un tāda ir ķecerīgas maldu mācības būtība. Tā sākas ļoti maza, un tad laika gaitā pieaug, ja ar to netiek galā. Bet Kristus pats runā uz mums un saka: ne visi, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Un atkal viņš mūs brīdina un pamāca, lai viltus pravieši un viltus kristi viņa vārdā nevienu viegli nepieviļ. Daudzi, viņš saka, nāks manā vārdā sakot, es esmu Kristus, un daudzi taps pievilti. Un pēc tam viņš piebilda, bet uzmanieties, es jums visu esmu pareģojis, kur tas ir redzēts, ka visas lietas, ar ko lepojas Kristus vārdā, nav uzreiz jāsaņem, jāuzņemas, bet tikai tās lietas, kas tiek darītas Kristus patiesībā. Mūsu kungs pats sniedz mums 2 piemērus, kur vārds pats par sevi nenāk par labu. Ne visi, kas saka, kungs, kungs, bet es tevi nepazīstu. Un daudzi nāks manā vārdā, un ir viltus pravieši. Tātad uz kāda pamata mēs varam piesaukt tikai vārdu, kad pats kungs to noraida? Kam ir spēks iesvētīt cilvēkus draudzē bez patiesības, bez ticības un iemiesojuma eksistenciālā turpinājuma un bez baznīcas dabiskās kopības? Tātad svētais Kipriāns ne tikai seko svētajiem tēviem, bet arī svētie tēvi seko viņam. Klausieties, ko svētais Atanāsijs Lielais teiks apmēram 140 gadus vēlāk. Vairāk vai mazāk es neesmu pārliecināts par precīziem datumiem. Tas viss neatšķiras no tā, ko 100 gadus vēlāk svētais Anastasijs Lielais saka. Ko viņš saka? Jo ne tas, kurš vienkārši saka kungs, ak kungs, dod kristību, bet tam, kuram ar vārdu ir arī pareizā ticība.
Izklausās pazīstami. Tādēļ arī mūsu pestītājs nelika vienkārši kristīt, bet vispirms saka māci, un tad kristiet Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Vispirms māci, vispirms ticība, vispirms katehismu, pirmo iesvētību, vispirms pazemība, vispirms pakļaušanos baznīcai, tad kristīt. Lai pēc mācībām sekotu pareizā ticība un kopā ar pareizo ticību nāktu kristību iesvētīšana. Mēs atgriezīsimies pie šī nākamajā nodarbībā, un jums sniegšu pilnu citātu, un mēs to pārunāsim, jo tas ir svarīgi. Svētais Anastāsijas Lielais savos mēģinājumos pret ariāņiem ļoti svarīgs kopīgo tradīciju liecinieks un pilnībā saskaņots ar Svēto Kipriānu no Kartāgas. Pāvests Stefans, kura uzskati pārsvarā tiek pārstāvēt šajā traktātā, parāda, ka viņš ir ārpus tēvu piekrišanas. Šis traktāts pārvērš kristības, piešķirot ūdenim pilnvaru, autonomi no baznīcas, tās ticības vai noslēpumiem. Un pat tad, ja viņi joprojām seko svētajiem tēviem, ārpus baznīcas svēto garu nevar mitoloģiski nodalīt. Pat ja viņi to ievēro, viņi joprojām ir atkāpušies no tradīcijām. Apskatīsim Svēto Kipriānu un Dieva ekonomiju. Nākamajā lekcijā mēs runāsim par Ekomija un Akrivija, viņa attieksmi pret Dieva ekonomiju un Svēto Basiliju Lielo. Tāpēc ļoti svarīgi saprast, ka Svētais Kipriāns arī par to runā. Daudz cilvēku to nesaprot, nerunā tieši tāpat kā Svētais Basilijs. Viņš ļoti labi saprot, ka Dievs galu galā nav pakļauts vai saistīts pats ar saviem likumiem. Tomēr viņš tos nepārkāp, pārspējot vai apturot tos, lai tos piepildītu citādā veidā. Tas ir baznīcas pastorālās ekonomijas pamatā. Debašu sākumā Svētajam Kipriānam jautāja tie, ar kuriem viņš debatēja. Kas tad notiks ar tiem, kuri pagātnē no ķecerības nākuši uz baznīcu, tika uzņemti bez kristības? Ļoti labs jautājums. Cilvēkiem šodien ir šāds jautājums. Kas notiks ar šiem cilvēkiem? Viņa atbilde ir svarīga, interesanta un atklāja viņa dziļo paļāvību uz tā kunga gādīgajām rūpēm par savu baznīcu un katru dvēseli. Tas kungs ir spējīgs savā žēlastībā apmierināt šo cilvēku iegribus un neatdalīt no savas baznīcas dāvanām tos, kuri vienkāršības dēļ tika uzņemti baznīcā un baznīcā ir aizmiguši. Viņš runā par cilvēkiem, kuri jau ir pametuši šo dzīvi. Un mums ir visi iemesls tam ticēt. Svētais Firmiliāns ļoti skaidri atbild svētam Dionīsijam vienā no viņa vēstulēm. Viņš aizrāda svētajam Dionīsijam, kurš nevēlējās labot šo kļūdu. Manuprāt, Svētais Kipriāns, lai gan man nav atsaucis, bija vienādās domās, jo viņš šeit saka, Dievs parūpējies par tiem, kas aizmiguši. Pats kungs izglāba zagli pie krusta, lai ar viņam nebija ūdens kristības. Viņš tapa kristīts ar asins kristību. Kaut arī tas kungs teica, ka visiem vajadzēja būt ūdens kristībai. Šāda ir Dieva ekonomija. Dievs ir augstāks par visiem viņa darbiem un par visiem viņa likumiem, par kuriem viņš rūpējas. Manuprāt, šāda ir Dieva ekonomijas jēga, un to mēs pilnīgi noteikti redzam Svētajā Kipriānā, kā arī vairākās atsaucēs, kuras ir vēl specifiskākas. Parunāsim tagad par ekonomiju un Dieva brīvību. Tas ir baznīcas pastorālās ekonomijas pamatā. Šī izšķirtspēja un izpratne, ka Dievs, kurš galu galā nav pakļauts saviem likumiem un tomēr nepārkāp tos, pārspējot vai apturot tos, lai piepildītu tos citādā veidā, tas ir baznīcas pastorālā ekonomijas pamatā.
Ekonomija ir īslaicīga normas apturēšana ar akrivija, ar precizitāti prasītu apstākļu dēļ. Daži vainu mīkstinoši apstākļi ir izņēmums. Tā ir īslaicīga atkāpšanās no precīza kanona vai no precīza baušļa, ejot pa citu ceļu, bet tad atgriežas pie precīzās attieksmes. Tas ir ļoti svarīgi. Ekonomija ir glābjoša. Tātad klausieties šo. Bīskapam, kam ir pienākums ievērot un saglabāt svētos ticības priekšrakstus, tos ne mazākā mērā nemainot vai neatceļot. Kristus tomēr ir pilnvarojis tos pārvaldīt vai, ja nepieciešams, tos pārvarēt, lai galu galā tos izpildītu ar citiem līdzekļiem. Tātad tas ir tieši tas, ko Kristus darīja savā iemiesojuma ekonomijā. Pirmā pestīšanas ceļa precizitāti zaudēja pirmie izveidotie Ādams un Ieva. Viņš nāca un izdzīvoja starp mums, un nevis, lai atceltu bauslību, bet lai to piepildītu, atklājot žēlastību un patiesību un dodot cilvēkiem spēku kļūt par Dieva bērniem caur ticību. Tā ir Kristus pestīšanas ekonomija, un tieši to viņš darīja. Tieši tā notiek arī baznīcā. Mums ir kristības, mums ir precizitāte, mums ir atstāšana. Es vēlos šeit mazliet pieminēt svētā Bazīlija mācību. Mēs pie tā atgriezīsimies arī nākamajā lekcijā. Tātad, oikonomija ir termins grieķu valodā, kas atzīmē mājsaimniecības pārvaldību, jeb mājas likums. Nomus ir likums un eko ir mājas likums. Draudzes likums. Baznīcas vadības likums iespējams būtu vislabākais veids, kā to formulēt. Šis princips nekad nav ticis apšaubīts. To vienmēr ir vispārēji pieņēmuši visi baznīcas tēvi. Un, protams, priekšnoteikumi tam, kad to var pieņemt, kāda izpratne ir nepieciešama, kā tas tiek darīts. Par to var diskutēt. Bet principi nav diskutējami. Un tāpēc mēs to nekad nevarētu atdalīt no mācītāja. Mācītājs tos vienmēr ievēro, bet ja mēs to darītu, mēs varētu kļūt tādi, kas ievēro likumu, un tā būtu pastorāla darba beigas ticīgo vidū. Tam ir vadlīnijas, tas nav pieejams visiem. Jūs nevarat vienkārši to darīt to, kas jums patīk, un saukt to par ekonomiju. Svētais Basīlijs lielais savos kanonos min divas atsauces, kas saistītas ar uzņemšanu. Acīm redzot, daudz viet ir atsaucis uz baznīcas tēviem, bet jo īpaši saistībā ar to, kā pieņemt heterodoksus baznīcā. Kāpēc es to saku? Jo daži cilvēki apgalvo, ka šī ekonomija neatiecas uz konvertēta uzņemšanu. Patiesībā kāds tik izcils cilvēks kā Frolovskis pieļāva šo kļūdu, un ir daži, kas uz to norādīja. Tā ir kļūda, kur nevar attiecināt uz noslēpumu, to nevar piemērot, bet tas ir tepat svētā Basilija kanonos. Viņiem patīk interpretēt pilnīgi savādāk. Tas nav īsti tas, par ko viņš runā. Viņš saka, tomēr, kā tas ir šķitis vislabāk dažiem Āzijas reģionos, īpaši grēksūdas nolūkos, jeb ekonomijā, lai daudzi pieņemtu savas kristības, lai tās tiek pieņemtas. Šim tulkojumam ir ārkārtēja piekāpšanās. Es nedomāju, ka tas ir ļoti labs tulkojums. Tātad tā nav svētā Kiprijāna centienu apgāšana. Viņš piemin svēto Kiprijānu un svēto Firmiliānu atzinīgi. Mēs par to visu runāsim nākamajā lekcijā. Es mazliet pasteidzos uz priekšu, bet tieši šeit ir izņēmuma pielietošana, kas ievēro likumu. Viņš turpina ar 47. kanonu, kas ir ļoti skaidrs. Tieši tāpat kā mūsdienu romiešu gadījumā ekonomija nolūkos, tomēr mēs uzstājam, ka mūsu noteikumi ņem virsroku. Tātad viņš interpretē šo mūsdienu romiešu praksi, pieņemot citus līdzekļus kā ekonomiju, ne tikai kristību. Esmu pārliecināts, ka romieši to saprata šādi. Es vēlējos cerēt, ka tur būs vienprātība, bet es neesmu pārliecināts, ka tas tā ir. Vismaz par pāvesta Stefānā teikto. Un tātad šajā kontekstā viņš noteikti saka, skat, tur ir ekonomija, bet viņš saka, skaties, mums tas nav svarīgi, mēs kristīsim. Centrēts uz Kristu ir tas pats, kas centrēts uz baznīcu. Atzīmēsim, kas ir visa centrā un mīlestības tiem, kas nav baznīcā, tiem, kas nesaprot, kāpēc baznīca eksistē. Kristus visā visumā ir baznīca. Centrēts uz Kristu ir tas pats, kas centrēts uz baznīcu.
Atzīmēsim, kas ir visa centrs un mīlestība tiem, kas nav baznīcā, tiem, kas nesaprot, kāpēc baznīca eksistē. Kristus visā visumā ir baznīca. Līdz šim svētais Kipriāns šādos gadījumos runā par kunga žēlsirdību. Viņa domas, centrs un kritērijs joprojām ir baznīca. Baznīcas dāvanas tiem, kas ir uzņemti baznīcā un kas baznīcā aizmiguši. Viņš runā par Dieva ekonomiju baznīcā. Labi izņēmumi nepavisam neapgāž visu noslēpumu nepieciešamības robežu akrīdijā. No viņa mutes tikpat viegli un patiesi varēja izplūst svētā Jāņa zelta mutes sajūtas apmēram 140 gadus vēlāk. Tas ir tas pats gars, viens un tas pats prāts, ko abi lielie tēvi meklē baznīcā. Patverties baznīcā, palieciet baznīcā, tiec apģērbts viņas drēbēs, balsties uz viņas pamata. Ir daudz zvaigžņu, bet tikai viena saule, ir daudz veidu, kā dzīvot, bet tikai viena paradīze, tempļu ir daudz, bet no visām tikai viena māte, ir ķermenis, acis, pirksts, bet tie visi veido tikai vienu cilvēku. Jūs to redzat atkal un atkal, to var atrast visos svētā Jāņa zelta mutes rakstos. Te runā par vienību, vienotību, vienotības organisko dabu draudzē un to, kā pavisam jānotiek draudzē un draudzes labad. Kristu un Kristus labad. Tie ir sinonīmi. Tagad mēs pāriesim pie svētā Firmiliāna, kas ir ļoti svarīga nezināma figūra, kurai nav pievērsta pārāk liela uzmanība. Bet viņš bija ļoti svarīgs dažādiem konciliem, kas notiek Anatolijā, kā arī svētā Basilija un Cezarejas troņa priekštecis un galvenais svētā Kipriāna atbalsts. Viņa 74. vēsture ļoti veidojoša un svarīga. Mēs nedaudz parunāsim dažus jautājumus, ko viņš šeit ir minējis, atbildot pāvestam Stefanam. Svētais Firmiliāns, Cezarejas arhibīskaps un svētā Basilijas priekštecis pievienojas svētajam Kipriānam, pretojoties pāvesta Stefana kļūdām un viņa baznīcas iebiedēšanai. Viņš noraida pāvesta Stefana apgalvojumu, ka viņš sekojas apustuļu tradīcijām, jo cerības, kas tajā laikā izaicināja baznīcu, radās vēlāk nekā apustuļi. Turklāt baznīca Anatolijā vienmēr bija ievērojusi patieso praksi noraidīt ķeceru kristību kā pretlikumīgu un nesvētu iegremdēšanu. Ievērojiet, ka tajā laikā bija iegremdēšana. Mūsdienās lielākā daļa heterodoksi pat neveic iegremdēšanu. Uz svētā Firmiliāna nostāja vēlāk atsauksies svētais Basilijas savās vēstulēs svētajām Amfilokusam. Tas ir kā precedents, kas dod savu prasību šādu praksi lielākā nozīmē no neatminamiem laikiem. Svētais Basilijas darbojas līdzās un atsauc uz viņu apstiprinošā veidā, un ik viens, kas to interpretē citādi, nesaprot, kā svētie darbojas. Svētais nekad neatsauktos uz citu svēto, lai viņu noraidītu. Ja viņš noraidītu svētā priekšteča mācību, viņš to darītu klusējot, viņš to nepagodinātu. Profesors Eriksons vai kāds cits, kas par to ir rakstījis, ir minējis, ka viņš neseko svētajam Kipriānam, lai gan viņš viņu pagodina. Tas vienkārši nav iespējams. Svētie tā nedara. Jebkura mācība, kurus svētais noraida, viņš to nepagodinās. Atspēkojot ideju par kristību bez gara klātbūtnes, citiem vārdiem sakot, kristību ar vienkāršu ūdeni, kā mēs to redzējām tekstā par pārkristību, svētais Firmiliāns brīnās, ka viņš varēja vilcināties no jauna kristīt tos, kas kristīti bez svētā gara. Ja svētīgais apustulis Pāvils darīja tikpat daudz ar priekšteča Jāņa kristībām, iespējams, viņš brīnās. Pāvils bija zemāks par šo laiku bīskapiem, tā kā šie patiešām varētu viena ar roku uzlikšanu dot svēto garu tiem ķeceriem, kuri nāk uz baznīcu neskatoties uz to, ka Pāvils nebija piemērots svētā gara došanai, bet viņam vajadzēja pirmajam kristīt. Joprojām varētu tikt uzdots jautājums, ņemot vērā visus, kam bija savstarpēja sapratne par svētā gara misteroloģiskās darbības noraidīšanu ķeceriem,
un šizmatiķiem. Ļoti svarīgs punkts, kas mūsdienās ir zaudēts. Viņi ir piepildījuši svētā Kipriāna teikto. Viņi piešķir svēto garu dažādiem heterodoksiem. Un viņš turpina šo domu sakot. Daudzējādā ziņā atbildes, kuras sniedz svētais Firmiliāns, viņš paredz nākotnes ceļu latīņu eklezioloģijā. Tie, kas atbalstīja ķecerīgo kristību pieņemšanu, apgalvoja, ka ārpus baznīcas var iegūt kristību, žēlastību ar savu izturēšanos un ticību. Svētais Firmiliāns norāda šo ideju, norādot, ka tiem, kas veicina šķelšanos vai ar ķeceri, piemīt samaitāta noslieca, un viņu ticība ir maldīga. Svētais Augustīns vēlāk diemžēl pieļaus bezsaturīgas kristības ķeceriem, atšķirībā anonīmā rakstnieka versijas par nekristīšanu. Pēc svētā Augustīna domām jūs tūlīt ieiet tajā un tūlīt to pazaudēt. Tas ir raksturīgi viņa domāšanai. Vatikāna otrajā sanāksmē, neskatoties uz Augustīna teoloģiju, jo viņš gāja vēl tālāk, daudz kas tiks apspriests par šo lietu tā, ka lielākā daļa jaunie eklezioloģiskie uzskati tiks apgalvoti kā laba dispozija un ticība, balstoties uz heterodoksālo disidentu pamatojumiem, lai pieņemtu efektivitāti vai auglīgumu starp tiem. Vatikāna otrā koncilā viņi izplata domu un pieņem, ka visiem heterodoksiem, visiem tiem, kas ir ārpus baznīcas, gan tiem, kas atdalījušies gan ķeceriem, lai arī ko viņi uzskatītu, viņiem visiem tas ir, jo mēs nodrošinām viņiem labu dispozīciju, mēs dodam viņiem ticību personīga līmenī, un tāpēc Dieva žēlastība ir aktīva. Un tas ir tas, ko svētie nespēja dot, neatpazina, un tā bija tā laika vienprātība. Tālāk mēs nonākam pie ļoti svarīgas figūras - svētais Aleksandrijs Dionīsijs. Viņš, kas rakstīja par svētajiem kristiešu mocekļiem un viņu mīlestību un to, kā viņi ziedoja savas dzīvības mēra laikā. Manuprāt, tas notika ap 250. gadu Aleksandrijā Paskas laikā. Šie mocekļi ir kā piemērs mums šodien, un tieši viņš, svētais Aleksandrijs Dionīsijs, reaģējot uz pāvesta Stefana pēcteci Sikstu II, viņš savā vēstulē informē mūs par plašu vienošanos austrumos jautājumā par ķecerīgu kristību. Tātad mums ir vēl viens liecinieks, ka visā Mazāzijā un austrumos pastāvēja vienprātība, ka viņi nepieņem ķecerīgo kristību likumību. Citējot viņa vēstuli, tas, kas par šo jautājumu ir pieņemtas rezolūcijas lielākajās bīskopu sinodēs, lai tie, kas pārnāk no ķecerībām, vispirms tiek pamācīti, pēc tam nomazgāti un no jauna attīrīti no vecā, nešķīstā rauga traipiem. Un citā vēstulē, ko viņš sūta Filemonam, Romas presbiteram, viņš raksta, ķeceru kristīšana praksē Āfrikā nav radusies nesen, ilgu laiku atpakaļ, manu bīskapu priekšteču laikā. Tas tika pieņemts visvairāk apdzīvotajās diecēzēs un baznīcas sinodēs, Ikonijā, Sinadā un daudzās citās vietās. Es neiedomātos izjaukt viņu vienošanos un iesaistīt viņus strīdos. Tātad viņš saka, ka es nedarīšu to, ko dara Romas baznīca. Es netaisos, tas nav nepieciešams. Jūs mēģināt visus iebiedēt un liekat viņiem darīt visu, ko jūs jau darāt. Mums Romā ir šāda neveiksmīgā nostāja. Tas nenotiks. Viņš turpina. Tev nebūs pārvietot savu tuvāko robežas, kuras tavi priekšteči likuši. Tātad tas ir svētā Dionīsija liecinieks. Kristībā tiek uzņemts viss Kristus. Tas ir ļoti svarīgi. Svētais Firmiliāns, sekojot svētajiem tēviem, redz kristību ne tikai kā sākumu vai pirmo soli pestīšanas procesā, bet kā pilnības un žēlastības piepildījumu. Tas nāk, lai labotu domu, ka pastāv daļai kopība. Dzīve Kristū sāks tikai ar ūdens kristību. Tas ir pilnības un žēlastības piepildījums. Tāda ir pareizticīgā mācība. Tas varētu šķist nedaudz grūti saprotams mūsu racionālajam prātam. Bet, kad tu esi kristīts, ir uzņemts viss Kristus. Tev nekā netrūkst. Nekā netrūkst šajā daļējā iesvētībā tādā nozīmē, ka daļējs Kristus tiek dots kristībās. Šos noslēpumus nevajadzētu uzskatīt par atsevišķiem. Piemēram, krizmācija un komunija, viņi visi iet kopā, un viņi visi piedalās iniciācijas procesā, bet Kristus tiek dots katrā noslēpumā. Viņš dod un tiek dots.
Viss no viņa. Kristu nav šķelšanās. Kad jūs savienojaties ar Kristu, jūs savienojaties ar viņu visu, nevis ar daļu no viņa. Šeit nav šķelšanās. Kas ticis Kristus apģērbts un piedzimis no augšas un saņēmis tā kunga zīmogu, tikko apgaismotam nekā netrūks, tam nekā nevar trūkt. Aleksandrijas Klements saka tieši to pašu. Viss Kristus tiek nodots un viss cilvēks tiek atjaunots. Šī kristības vīzija ir tāda pati vīzija, kas pausta patristiskajos tekstos. Hermas Gans, Aleksandrijas Klements, kā arī svētais Nikolais Kabasila un svētais Serafims no Saravas un daudzi citi. Klausieties, ko Īvs Kongars 1939. gadā raksta. Baznīcā ietilpst locekļi, kas šķiet ārpus viņas. Viņi pieder baznīcai tik tālu, cik tie pieder Kristum. Viņš skaidri norāda, kas tiks pieņemts Vatikāna otrajā sanāksmē, ka ir daļēji nepilnīga līdzdalība Kristū. Viņš saka, jo tas, kas viņus vieno ar Kristu, ir viņa mistiskā miesas šķiedra, viņa baznīcas vienojošies elements, kas ir kristības. Tātad šī nav patristiska mācība, tā ir pilnīgi pretrunā tam, par ko mēs runājam. Šis redzējums ir pilnīgs, tas nozīmē visu vai neko. Tas nav iespējams, nevar būt grūtniec tikai daļēji. Pareizticīgo baznīcā nav iespējams būt stāvoklī tikai daļēji. Tu esi viss vai nekas, jums visiem ir Kristus, jūs visi esat Kristu vai arī esat atkrituši no Kristus. Tagad mēs varētu runāt par garīgo dzīvi un dinamiku, bet mēs runājam par noslēpumiem, mēs runājam par to, ko Kristus dod. Ideja par daļēju kopību ar Kristu, kaut arī esot kristītam Kristu, fundamentāli nostāda šo eklezioloģiju pretrunā ar patristisko redzējumu, kurā kristības nekavējoties sniedz cilvēkam pilnīgu vienotību un pilnību Kristu un baznīcā. Tātad mums šeit ir pamats lielajai teoloģiskajai sašķelšanai, kas attīstīsies laika gaitā. Mēs jau varam redzēt šīs svarīgās atšķirības zīmes. Atšķirības starp akrīvija un oikonomija, precizitāte un ekonomija, ko aizpildīs svētais Basīlijs Lielais, un kristības vienlaikus ir jaunpiendzimšana un pilnība. Mēs to redzam visos trīs mūsu tēvos, un šie un citi aspekti jau jūtami rosās pagrīdē par šo ķeceru kristību lūzumu līniju, lielais austrumu un rietumu eklezioloģiskais lūzums. Pirmie teoloģiskie soli prom no tēva vienošanās, rietumos attiecībā uz baznīcas vienotību un kristības noslēpumu, nāks ar svētā Augustīna unikālo un novatorisku atbildi donatistiem. Un mēs to apskatīsim iespējams nākamreiz. Tāda ir šodienas prezentācija. Centos izstāstīt, cik daudz vien iespējams. Mēs varētu par to runāt daudz vairāk, mēs varētu turpināt stundām un stundām. Lai Dievs jūs visus svētī! Paldies, ka bijāt ar mums, paldies, ka klausījāties, un ceru, ka pievienosieties mums nākamajā reizē. Skandināsim lūgšanu mūsu kungam un svētajam krustam. Ak, kungs, glāb savu tautu un svētī savu mantojumu, piešķir uzvaru pareizticīgajiem kristiešiem pār saviem pretiniekiem un, pateicoties tavam krustam, sargā savu mājokli. To the presence of Holy Father Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen. God bless you all.